Jaunajā Manas mājas ar IKEA sezonā viss notiks citādi. Šo sezonu dalībnieki visu darīs paši. Plānos savu telpu uzlabojumus, konsultēsies ar IKEA dizaineriem, dosies iepirkties un paši montēs mēbeles. Šoreiz nebūs lielu remontu vai būvbrigāžu. Reāli cilvēki, ierobežots budžets un drosme uzlabot savas mājas ar savām rokām. Dalībnieku paveikto vēros un komentēs dizaineru koalīcija. Profesionāļu komanda, kas redzēs katru soli, sniegs padomus, ieteikumus un vērtīgas atziņas gan skatītājiem, gan arī dalībniekiem. Šodien Manas mājas ar IKEA dosies ciemos uz kādu īpašu vietu. Dzīvoklis ar šarmu, ar raksturu, ar stāstu, pat ar klasisku virtuves krāsni, kur vēl joprojām funkcionē un darbojas, un tā silda telpu un pat var uz tās kaut ko garšīgu pagatavot. Dzīvokļa saimniece līdz šim visu interjeru ir veidojusi pati savām rokām, rūpīgi un cītīgi ieliekot tur visu sirdi un dvēseli. Bet ir palikusi tā vienīgā telpa, kas karājas, tā teikt, gaisā. Lai būtu tas punktiņš uz I, lai viss dzīvoklis būtu pabeigts. Un tā ir virtuve, dzīvokļa sirds. Es esmu sapņojis par savu dzīvokli no pašas bērnības. Un pagājušo gadu man beidzot tika pie tādas iespējas, ka varēju nopirkt šo dzīvokli un viņu remontēt. Remontējot šo dzīvokli, es centos maksimāli daudz izdarīt pati. Un, protams, ar ko es nevarēju tikt galā, tur man palīdzēja arī profesionāli strādnieki. Es pieteicu savu virtuvi pārmaiņām, jo es izremontēju vispārējo dzīvokli, bet pats pēdējais virtuvē palika nerealizēts, jo bija dažādi neparedzēti izdevumi. Šobrīd man vienkārši nav īsti funkcionāls virtuves, nav izlietnes, to varbūt vajadzētu. Bet jā, izlietni. Pat tagad tur viņas nav, kur viņi mazgā to strāvu. Es sabažošu, es laiku stāvu priekšā, kā es redzēju. Man patīk. Man liekas, viņai ir konkrēti zināmas tas viņas stiliņš. Jā, tas nedaudz kā tradicionāls varētu būt uz to pusi. Man ir jāatzīst, ka šo te pēdējo gadu, kopš esmu ievākusies, es pārsvarā pārtieku no maizītēm, jo ir diezgan sarežģīti pagatavot kaut kādus interesantākus ēdienus. Vienīgais, ko varu, ir tāds vienas pannas vai viena katla ēdienas. Tā virkne tāda maiga likās, tāda jauka. Cerams, ka tur būs vieta izlietnē. Es ļoti ceru, ka tā izlietne tur ir kaut kur noteikti ieplānota. Čau! Čau! Kristaps! Dārta! Čau! Tu esi pieteikusi virtuvi, pareizi? Jā, tieši tā. Vai tu esi nobriedusi lielām pārmaiņām beidzot, ka tā būtu kā odziņa? Jā, es nevarētu būt vairāk gatava. Labi, ejam skatīties. Ejam. Tā. Šī ir mana virtuve. Ok, jā, tā tik tiešām ir neliela. Jā, te var tā. Lai jūs saprastu, es neesmu nekāds porziņš vai ne, bet roku vēziens un dejas ir beigušās. Jā. Vecā mantu kaste, kas kādreiz bija sarkana mums visiem. Balta. Taisnība man arī tāda bija. Omīts, tāds šarms, tāds stūrīts, tāds, kur uzliek kādu zupu un tad viņi... Tad jau arī apkārt neko nedrīkst likt. Jā, ir jāievēro tas attālums no viņas, jo noteikti siltums nāk no viņas. Bet te es arī redzu, ka, principā, drosmīgi. Un vispār šeit ir plāns arī, ko es esmu izveidojusi. Ok, labi. Es redzu izlietni. Miers. Izlietni ir. Dar. Tur mums ir mūsu klasiskā krāsniņa, turpat blakus būtu arī cepenīte. Un arī lielos plauktiņus augšējos uzliku, lai var vairāk salikt. Jā, šeit tev būtu plānots tāds tā kā galds, kur piesēst brokastis, iekost vai ne? Jā, īstenībā ļoti atjautīgi, ka tai skapīšiem un letai katrā galā ir papildus izbīdījums virsmē un var sēdēt un paēst. Cik tev viegli bija visu tā salikt? Es teikšu, tas bija izaicinošs process, tā kā tās vietas ir tik maz. Un es īstenībā pārplānoju, daudz reizes. Tu esi saskaitījusi, cik viss šis maksā? Tas konstruktors kaut kādu ciparu parādīja. Cik tur bija? Kaut kas ap 4,000. Labi. Pat tāda maksā naudu. Pat mazā ir tā maksā. Laiks ir
atklāt to budžetu, kas tev ir piešķirts, lai tu visas pārmaiņas veiktu. Skalā no 1 līdz 10, cik tu esi satraukusies? Vai? Skalā no 1 līdz 10, cik tev 1000 piešķirti? Nu, ko, Darta, lūdzu, var vērt vaļā. Un Voilà! tur ir 3500. Ideāli. Ļoti tuvu tam, kas ir saskicēts. It kā šķiet daudz, bet tāpat laikā, ja viņi saka, ka viņi pati ieplānoja pa 4. 4, tā tad kaut kas būtu, piemēram, jāņem laukā. Vai tu pati arī domā visu virtuvi skrūvēt kopā? Nē, man nāks super komanda palīgā. Mans brālis un draugs. Forši. Nu, tad čaļiem pacietību spēku. Zin kā telpa ir, bet ļoti, ļoti atjautīgus tos risinājumus vajadzēs, lai tur satilpinātu, sabīdītu visu pareizi. Bet to jau gan ka mēs konsultācijā, kad sazināsimies ar Dārtu, es viņai sniegšu kādu labu padomu, kur to visu iekonomēt. Mājās man mīļākā telpa ir virtuve un ēdamistaba kopā. Tur mēs visi ģimene satiekamies kopā. Tur dienas noslēgumā mēs varam apspriest, ko mēs esam darījuši pa dienu, kas ir jauns atgadījies. Un svētku reizēs mēs tur arī spēlējam galda spēles. Mans hobijs ir jāšanas sports, un maksimāli savu brīvo laiku es mēģinu pavadīt pie zirgiem. Tas ir tāda mana miera osta, lai cik noguris tu tur aizbrauc, pēc tā tev vienkārši ir baterijas visu 100. Iekārtot, man arī patīk to pašu virtuvi. Un varu pielikt arī klāt bērnistabu un, protams, tā darbistabu. Mans slepenais ierocis, es domāju, ir tas, kad es ieejot telpā, spēju tā kā vizualizēt, kas kur atradīsies un kādas krāsas tur būs. Čau! Čau! Dārta, es tev atstāju drošās rokās. Jūsu konsultācija var sākties, ja? Okay. Es paskatījos saplānoto jau. Tur ir tā plītiņa foršā. Aptuveni cik no pārkarlītes līdz plītiņai ir. Lai nav tā, ka no plītiņas sāk silpt tie skapīši vai tā virsma. Nu, to es skatījos, lai tas attālums būtu pietiekami drošs. Kas man arī vēl patika, kad es jau tā kā pretējā sienā, kur ir tas melnieties tā kā metāla skapīši, tā kā plauktiņi ielikti enheta, droši vari paskatīties mājaslapā, uztaisīt tā kā vieni ir dziļāki un otri ir seklāki. Varbūt skapīšiem, gan augšiem, gan apakšējiem varētu ielikt melnus rokturīšus, jo tad atkal sanāks, ka tas viss sajies kopā. Un tad vēl ir tā, ka man ir tā kā budžets iedots. Tātad man vajag kaut kur ietaupīt 500 eiro. Atvilknēs, lai nav kaut kādi papildus vēl atvilknītes atkarīgs tur arī tas, jo atvilknes ir vienas no dārgākajām arī tā kā īstenībā. Plīts virsma, cepešu krāsnes, var pastīties, tā varētu būt izlietni, pastīties mazāka izmēra. Es tagad esmu mazgājis traukus gadu vienkārši vannas istabas izlietnē vēl ar vannas istabas krānu. Man tās mazās izlietnes ir nomocījušas. Un dara varbūt otrādi, kad to izlietni atstāt un tad kompromisu meklēt uz šīm te elektroprecēm. Varbūt var pastīties lētākus krēslus cita veida. Mums vēl ir tādi, kas salokās kopā krēsli. Krēsli ir tāda prātīgāka varbūt vieta, kur ietaupīt. Galvenais, lai sanāk. Jā, nu paldies liels par konsultāciju. Jā. Nu, kādas ir tavas 3 svarīgākās atziņas pēc konsultācijas? Atziņa numur 1. Es tomēr biju labi saplānojusi. Ok. Jo dizaineri teica, ka esot labi. Forši. Jā, man bija malacis ļoti labi. Un, draugi, noteikti ņemiet to vērā, ja? Arī jūs varat pārplānot, saplānot, un beigās varbūt izrādīsies, ka tik tiešām arī dizaineri apstiprina to, ka arī pašspēkiem var sanākt lieliski. Nu, kas ir būt vēl kāda atziņa? Es domāju, ka es paskatīšos visādas detaļiņas, jo vēlams slēpjas detaļās. Labi. Un tad pārskatīšu atvilkņu saturu. Manuprāt, gan pēc plāna, gan arī pēc budžeta, tu esi uz ļoti pareiza ceļa. Es tev vēlu, lai izdodas. Super! Mēs tiekamies veikalā. Jā, Čau! Čau!
Būs! Ārprāts, cik precīzi! Mums gadījās viens erors. Tajā brīdī man sirds nokrita līdz grīdai būtībā. Te ir viss kaut kas jauns parādījies. Nu, čau! Čau! Nu, tā diena ir klāt! Yes! Satraukums Ir. ir, jā. Vakars beidzās ap 2:00 naktī. Pārplānošanas darbi tika veikti. Jā, bija gan izmaiņas plānā, gan arī vēl krāsojām grīdu pēdējā brīdī. Kā bija ar to budžetu? Cik bija jums piešķirtais budžets? 3500. Un vai tu redzi šobrīd, ka tu iekļaujies šajā budžetā? Jā, man pat ir vairākas versijas, kā tajā iekļauties. Tad jau vispār, ko tu darīji līdz tiem 2:00? Par to grīdu. Plus vēl arī vienkārši uztraukums. Labi, tā tad palīgs arī ir klāt, asistents, jā. Noteikti vēlu veiksmi. Jums ir 2 stundas, tiekamies pie kasēm. Aiziet! Čau! Čau! Nu ko? Ejam meklēt konsultantu, jā. Nu, čau! Čau! Tikko palaidu iepirkties. Paldies. Tā vispār daudzsološi, jo dārtai bija tāds diezgan Viņai labs bija konkrēts plāns, jā. Viņai jau viss bija saplānots. Lūk, Tas ir tuvāk vajadzīgiem. ir 15 cm un 30 cm. Jā, starpība ir ļoti liela. Tā, lai interesantāk vizuāli, droši vien varbūt viens seklāk var paņemt. Laba virtuve īstenībā, kur to Enheta arī apskatīties. Tā virtuve pēc tiem izmēriem ir gandrīz tāda pati, ne platumā. Mums jāapņem laikam kārtas numurs, jā, šī ir virtuves nodaļa. Īsi jautājumi. Jā, šis plāns te saka, ka man vajag 2 metodu montāžas sliedes, kas ir 2 metru garas, bet man visa virtuve ir 160 cm gara. Respektīvi, man vajag 1 sliedi tikai. Tas ir gan augšējais, gan apakšējais skāpīši. Jā. Jums gan vajag apakšējais skāpīšiem sliedi, gan augšējiem skāpīšiem sliedi vajag. Bet man apakšējie skāpīši nepieskaras pie sienas, tur ir neliela distance. Sākās tie āķīgie jautājumi. Vecā mājā tīpaši varētu būt visādi šādas problēmas. Nav standarta risinājums. tāds Veica, noteikti. ka viņai skāpīši nepieskarās pie sienas. Jā, tāpēc, ka siena noteikti ir ar kaut kādu vēderu vai ko, jo tā ir, vecā mājā reliefs, jā. Jums tad vajadzēs likt brusu, un uz tās brusas jāliek montāžas sliedi. Ok, labi. Tas ir interesants pavērsiens. Manām saspringums ir. Tāda spriedzīta. Tur katra pozīcija kaut ko maksā, ir ļoti jāiet cauri. Ko laižam? Ejam, kamēr ir vēl pēdējie 2 krēsli. Tā. Jo tad par to Ejam uzliekam taisno. kā. Mēs uz nepareizo pusi aizgājām. Tagad mēs ejam apakaļ. Tas ir pilnīgi apjūts. Jā, nedaudz apmaldījās. Ir bultiņas. Kaut kas neparasts, cik jau veikalā. Draugi, pa bultiņām. Mums paliek pār 70 eiro, nopietni. Tas ir labi. Bet tas taču ir labi. Ļoti labi. Es nezinu, kā tas ir iespējams. Kaut kā mistiski viss uzlabojās. Tāpēc vajag iet pie IKEA konsultantiem. Viņi vienkārši palīdz. Protams, tāpēc mums viņi ir. Tātad viņa kaut ko vēl varēs paņemt klāt. Misija krēsli. Nu, sākās. Šis ir pa īstam jau. Jā, te ir tie 2 pēdējie krēsli. Ideāli. Redzējāt tāds atvieglojums viņa sejā, ka viņi redz, ka noliktavā ir. Tas tiešām būs manā virtuvē. Man liekas, tā viņiem pie rokturiem. Tie bija tie kā alternatīvais variants. Nē. Rindas vietas vietā 8 un 7. Bet, zinu, pie tiem rokturiem tur var bišķi apjukt. Viņi tādi nelieli iepakojumi un daudz, un tur pa niansēm atšķirās tikai. Daži iepakojumi ir arī kartona, un tu var redzēt tikai mazu daļiņu. Tāpēc vienmēr ir jāsalīdzina preču kods, tā kā līdz pēdējiem ciparam. Sapratu. Ar Rekur. šie nav Nē, vienmēr? rekur. Nē. Šeit viss ejam uz apgaismojumu uz virtuvi. Un vēl gribu apsīties žalūzijas, ja mums paliek pāri nauda. Es uzreiz sāku stresot bišķīt. Par ko? Viss sev ir pēc plāniņa. Cik Tas ir, jā. Forši. Pagaidi, kas tas pa toni ir?
Varbūt tas ir viņas sienas tonis vai grīdas, jo viņa tikko grīdu krāsoja. Šī ir tā lampa, ko es ieraudzīju. Viņa ir forša, ne tajā vēsturiskajā tieši ar to vādiņu iedarās un tā. Man ar šīm lampām mazliet biedē tas, ja viņu ņem kā vispārējo apgaismojumu, tad viņa tā kā tikai uz leju dod, viņa nedod uz visām pusēm, Bet, ja līdz ir ar to tāds ļoti apakšā? koncentrēts. Ja ir augsti griezti, tad tā lampa varbūt karājas pietiekami Un tad augstu, viņa ka viņa spēj dot to izkliedē to gaismu. Nē, tā ir vispār jauna lampa, kas tagad tikko ir parādīsies, jo šī arī ir tāda bišķīt, ne, retro vaibā. Nedaudz. Vienīgais viņa iekš brūnai, un ko viņa regulējās ar to. Kur ir mūsu tās žalūzijas? Vari pastīt? Vienīgais, ka šī iet bišķi labāk klāt ar visu to melno, jo tur tie melnie elementiņi. Man ļoti patīk, ka viņi par tādām visādām detaļām domā. Nianses detaļas. Ko jūs tajā konsultācijā visu kaut ko esat izrunājuši? Es visu kaut ko To es viņu riktīgi uztrenējusi. Jā. Un paskatāmies apkārt, kas te ir par 7 eiro. Cik žēl, ka mums pietrūkst 1 eiro. Šīs būtu ideāli. Tiešām 1 eiro. Mums 1 eiro pietrūkst. Sasodīs. Tā, kur viņi tuvojās jau kasēm, es iešu viņus sagaidīt. Dodies. Bet tu piemeties līdz to 1 eiro Es viņiem. nevaru tā. Nu, es jūs apsveicu, jūs iekļāvāties laikā, bet jums ir tikai 1 rati. Jā, jo te jau lielākā daļa preču tomēr ir tās šajā sarakstiņā, kuras tad sakomplektēs mums darbinieki. Kā jums gāja? Interesanti, spraigi. Ļoti labi. Jā. Un kā jūs sekojat līdz visam budžetam? Mēs esam ļoti sekojuši līdzi, viss ir aprēķināts. Vajadzētu būt tā, ka mums paliks pāri 2 eiro. Nu ko, sākam! Teiksim tā, mazās lietas ir ieskanētas, Jā. ķersimies klāt lielajām. Zing, 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 viss tiek ieskanēts un 7 eiro. 3507,97. 8 eiro jāņem nost. Nu? Jā, Viņi tik citīgi reiķinē līdzi, es nedomāju. Sanāks. produkti negriezīsies. Ņemam nost. Jā, būs. Ārprāt, cik precīzi. 2 centi. 2 centus atlikumā dos. Es jūs apsveicu. Lieliski. Tagad šo visu jūs uz piegādi. Lai jums izdodas, es pievienošos dizaineru koalīcijai, kur es attālināti vērošu. Vērosim mēs to, kā jums ar visu to skrūvēšanu kopā iet, jā? Jā. Lai izdodas. Paldies. No rekā. Tur bija tāds spriedzes moments. Precīzi 2 centi. Malči. Māc, Man pilnīgi super. liekas, ka viņi varbūt tā kā reiķinē līdzi, bet tad, piemetīsim to paplāt, tad tu palaidīs. Viss ir forši, viss iet uz priekšu. Izņemot, mums gadījās 1 eiro no rīta, griežot darbu virsmu, nogriezām 8 centimetrus par īsu. 7 reizes nomērē. Nu, kopumā, kā ir interjera dizainā? 8 centimetri. Tas ir daudz, maz? 2 jau ir daudz. 2 jau ir daudz. Teiksim tā, rezultāts ir iespējams labāks nekā bija plānots, bet vai viss ritēja, kā plānā bija paredzēts? Nu, nē. Wow. Skatās, Smuki jau aizmugurē. Lielākā kļūda bija pašā pēdējā brīdī, kas notika. Es nejauši atzīmēju nepareizās vietās drokturu caurumus fasādēm, bet šo lietu arī izdevās atrisināt, jo mana superkomanda man palīdzēja. Gāls naktī brauca, domāja risinājumu, brauca uz darbnīcu un palīdzēja izgatavot jaunas rokturus. Tie ir paštaisīti. No tā, kas palika pāri. Nu, es ieteiktu laikam vienkārši nesteigties, bet mierīgi pārdomāt lēmumus, pakonsultēties arī ar profesionāļiem. Nu, protams, te bildē izskatās viss ļoti skaisti, bet mums ir jāredz, kā tas izskatās dzīvē. Jā, es arī ļoti gribu Braucam, redzēt. Elīna. Braucam.
Nu, rādi, Dārta, ko tu esi sadarījusi? Nu, fantastiski! Un tad ir tavs lielais piedzīvojums ar rokturīšanu. Jā. Nu, skrūvēji, jā, un redz kā. Un es ļoti rūpīgi atzīmēju visus caurumiņus priekš izvēlētajiem rokturiem. Bet izrādījās, ka manā prātā bija palicis roktura ārējais diametrs, nevis iekšējais. Un tad viņš saurba. Un tad es pienācu ar to rokturi. Un tajā brīdī man sirds nokrita līdz grīdai būtībā. Tad, kad mans brālis atbrauca ar šiem rokturiem, tad es jutos tā kā no jauna piedzimusi. Un kas ar šo tad bija garums? Īsti kaut kas pa īsu? Jā, sākumā vispār bija domāts, ka šeit būtu. Parādi vispār to mērlentu, kur tu lieto, jo man aizdoms tā ir kaut solās laikam. Bija domājis šo pārkari tā kā nedaudz lielāku vēl par 8 centimetriem. Bet patiesībā es tā padomāju, ka man īstenībā patīk, ka viņš nav tomēr tik tuvu tam karstam avotam. Jā. Tas ir viennozīmīgi komplimenti tev par to apņēmību, disciplīnu un, protams, visu to savām rokām. Jā, ar foršā brāļa palīdzību un draugi, ja, kur nāk talkā un saliek un ir tiešām ļoti, ļoti forša, neliela, šarmanta, mīļa, forša virtuvīte. Paldies tev, un mēs tev ar to arī apsveicam. Yeah. Klau! Nu man tev viens tāds piedāvājums. Ko tu teiktu? Ja mēs atstātu Elīnu šeit uz kādām pāris stundām Dažām. un ļautu viņai šo virtuvi vēl nedaudz uzlabot. Tas izklausās ļoti interesanti. Lieliski. Okay, labi. Jā. Nu, tad šī virtuve ir tavā rīcībā, un mēs ar Dārtu dosimies nelielā pastaigā, ļausim Elīnai te padarboties, un tad nāksim atpakaļ. Labi? Yes. Okay. Sarunāts. Sarunāts. Tiekamies Ejam. vēlāk. Čau. Čau! Oh, wow! No, reiz. Jā. Te ir viss kaut kas jauns parādījies. Ļoti interesanti. Klausies, nu tāda šķiet tāda nedaudz tāda pilnīgāka sajūta, ne? Jā, es skatos, ka parādījušās jaunas vietas, kur nolikt lietas, lai neaizņemtu virsmu. Izskar ļoti skaisti. Jā, mazliet siena tā kā ir ar vēl kaut ko aizpildītāka. Es jau tieši kā reiz skatījos šīm te plauktiem, taču tos papildinājumus, un tieši domāju, ka ar laiku vajadzēs to sāķīšus. Mazliet mazas detaļas pieliekot, var gūt to tā kā pilnāk to plauktu, vai lai viņš nav tik tukšs, lai vairāk vietas vēl kaut kur salikt. Jo es zinu, ka mazās virtuvēs vienmēr ir problēma. Lietu daudz, vietas nav. Bez tā, vai ir vēl kaut kas, ko tu esi ienesus virtuvē? Es atvēru atvilknīti un sapratu, ka nebija viss sakārtojies. Un tad mēs atveram vēl vienu atvilkni, un mums tagad viss ir smuki sakārtojies. Super! Kas tev bija iepriekš tur? Nu, tur bija vienkārši čupa, kas bija tā kā bumba ar laika degli, kad es saduršos kaut kā. Okay. Tad mēs sārvaznējam arī šeit, kur mēs redzējām, kad ir tejas. Tā kā apakšā ieklājām pretslīdi, lai stikla burciņas viņas starp otru nesastās, bet tagad viņas stāv konkrēti tādu atdalītāju. Labi. Kas tā kā atdala? Šitie laikam ir tie sīkumi, bez kuriem var dzīvot. Bet ir forši, ka viņi tev ir. Brīnišķīga, skaista, mīlīga, jauka virtuve, kurā noteikti taps. Es jau te skatījos Meksiko tā kā gardi ēdieni. Nu, man liels prieks un sāk gribēties ēst. Tā kā apsveic tevi un lai ilgi kalpo. Paldies! Paldies! Lūk, lielisks piemērs, kā pavisam nelielu virtuvīti, pat saglabājot vēsturisko un šarmanto plītiņu, izdodas pārveidot par
pilnvērtīgu, funkcionālu un ērtu virtuvi, kurā pagatavot gardas maltītes sev un tuvajiem. Ņemiet piemēru no Dārtas, padomus no Elīnas un lai izdodās visas pārmaiņas, kuras esat ieplānojuši savās mājās. Lai izdodas! Mēs gribam pārveidot Marata istabu. Laiks atklāt to budžetu. Man bija taisnība. Kad tev... Skaļi. Pat redzi, nenāk. Es izvēlējos un vīram nācās pielāgoties.